pasludinātā ir viena lieta, vai ne, teiksim, jā, un tā tas ir bijis vienmēr. Un otrais, vai ne, teiksim, jā, kad jārealizē visas neatkarīgas valsts institūcijas reālajā dzīvē. Ja? Trešais, ja, kad jātiek vaļā no okupācijas karaspēka. Ja? Ceturtais, kad ir jāpanāk vai ne starptautiska atzīšana visam šim procesam. Ja? Tas bija vesels komplekss, ar ko nācās nodarboties augstākai padomei. Un šodien var teikt visu, ko grib, bet es uzskatu, ka augstākā padoma ar visu to tika godam galā. Ja? Tur var pārmest kaut ko par abreni vai ko tur citu, vai ne, un tā tālāk, jā, bet visiem tiem, kam tā liekas, es atgādināšu vienu lietu, jā. Paskatieties, ja tev ir palicis kaut vai viens, vai, teiksim, svešas valsts armijas kontingents tavā teritorijā, jā, tas ir bīstami. Un mums tā armija šeit bija liela, un tā vēl bija skrundas lokators, ar ko bija atsevišķas problēmas, vai, teiksim, jā, un tā tālāk, jā. Paskaties, Ukraina atstāja savā teritorijā Sevastopoli un Krievijas bāzi, vai, teiksim, jā, un ar ko tas beidzās? Ja? Tad, respektīvi, ja, pateikt, kad varēja, teiksim, jā, iegūt visu, kas vien ienāk prātā, nedraugmīļie, vai, teiksim, jā, tā nedrīkst. Otrais, vai, teiksim, jā, ir pilnīgi skaidrs, ja mums nebūtu izdevušies arī šie kompromisa risinājumi, ar neatrisinātām robežu problēmām mēs nekādā gadījumā nebūtu Eiropas Savienībā. Mēs nekādā gadījumā nebūtu NATO. Ja? Un ja mēs nebūtu divā šajās struktūrās, nav grūti iedomāties, kādā pozīcijā šobrīd atrastos Latvija.